kas man šķiet arī jūsu apvienību veido tik dažādi un tik krāsaini un tik ļoti skaisti apvienot tāda mākslas kvintesence. Jā, ļoti pareizi. Jo jūsu apvienību raksturo mākslu, protams, neatņemama sastāvdaļa ir tieši arī uzsvērša glezniecība, fotogrāfija, tajā pašā laikā arī stikla veidošana, keramika un, protams, visu laiku ļoti svarīgā iemūžināšana fotogrāfijās. Un tieši skatoties un uzlūkojot visu šo pasākumu, es ļoti esmu pateicīgs par to, ka mākslu varam veidot paši, un šo mākslu ir iespējams baudīt un par to priecāties. Un tiešām gribu pateikt jūsu apvienībā lielu paldies Limbažnotu pašvaldības vārdā, un es varētu lūgt varbūt tos, kuri ir šodien ieradušies, arī mēs varētu jums sniegt ļoti lielu Laila, Ausma, Aigar, lūdzu, laimīgie. Nākat? Jā, lūdzu, nākat. Lai ziedi tik tā laime, ka šodien mūs visus arī ļoti samīļoja. Arī mēs to visu caur sirdi arī ieguvām kā lielu svētību, kā lielu tiešām atvērtu vēlmi šo vietu piepildīt. Un paldies, ka jūs šodien šeit aizsākāt šo brīnišķīgo tradīciju, jo Limbažnotu pašvaldības vārdā es varu teikt vienu. Mums šādu vietu ir un nepieciešams veidot aizvien vairāk, lai mēs apzinātos to savu vērtību, savu cilvēcību. Jo cilvēki ir tie, kas veido šo vietu un arī šo sajūtu mums apkārt. Paldies jums!